Triple captain, free hit vai bench boost? Īstenībā neviens no viņiem. Sveicināti, dārgie draugi! 25. Game Weeks ir klāta, un šodien mēs parunāsim par aktualitātēm, kas notika 24. tūrē, par galveniem transferiem no vadošām komandām un, protams, par nedēļas uzvarētāju. Ko mēs secinājām no 24. stūres? Viennozīmīgi Haalands ir atpakaļ, triple ups uz Manchester City arī ir aktuāls. Es būtu iekļāvis Kevinu De Bruyni, Fodenu, manā gadījumā Volkeru. Man nedaudz paveicās, jo Guardiols ir satraumējies, un līdz ar to es esmu uz 90% pārliecināts, ka Volkers nospēlēs abas dubultās spēles. Protams, arī daudz izvērtējis, vai triple kapteiņot Haalandu. Es teiktu, ka tas ir diezgan safe picks, jo vēlāk Haalands var nokļūt zem rotācijas. Tāpēc, ja jūs gribat spēlēt droši, pārāk neriskēt, jo es neteiktu, ka tās ir labākās spēles priekš triple kapteini, bet kāpēc ne? Par Bormutas aktualitātēm Solanke ir viens no pirmajiem uz pārdošanu. Šobrīd, jā, tas ir aktuāli. Vietā var paņemt Uniju ar dubultām spēlēm. Bormutai arī būs nedaudz grūtāks kalendārs ar turpmākiem 2-3 game weekiem, bet pēc tam Solanke būs ļoti aktuāls un iespējams daži pat vēlēsies nospēlēt triple kapteini uz dubultām spēlēm, kur viņš spēlēs pret Crystal Palace un Lutonu. Tāpēc neatvadieties no viņu uz ilgāku laiku. Protams, Liverpool ļoti aktuāli šobrīd uz dubulto game weeku, bet mēs redzam, ka Trents Alexander-Arnolds ir ar ceļgara traumu un visdrīzāk nespēlēs abas divas spēles. Arī Bredlijs ir riska variants, tāpēc es izvēlējos aizsardzībā salīdzinoši drošo Kanatē, kurš spēlēs pārī ar Van Dijku pēc 2 dzeltenajām kartītēm. Viņam vajadzētu būt normālā formā vai pat labā formā, un es sagaidu no viņa vismaz 10 punktus. Viduslīnijā, protams, Diego Jota, Salahs vēl nav atlabis. Es neriskētu ar Salahu, Luis Dias, Lučo, Makalisters, ja jūs gribat diferenciālu, un, protams, priekšā slavenais Darvins Nuņes. No viņa tikpat labi var sagaidīt hetriku, kā arī negatīvus punktus. Tāpēc, ja jums patīk riskēt, Darvins Nuņes ir laba izvēle. Lutonas spēlētāji, es nedaudz gribu atvainoties tiem spēlētājiem, kuri pēc mana padoma iegādājās gan Doti, gan Adebayo, iespējams Barkliju, un neatnesa tos gaidītos punktus, bet atceramies, ka būs dubultais game weeks, un turpmāk arī būs dubultās spēles pret Bormutu. Tāpēc nesteidzieties atbrīvoties no Doti, jo projām Doti ir laba izvēle. Tottenham, Richarlisons, Madisons un Sons, kurš ir atgriezies no Āzijas kausa, viennozīmīgi ļoti spēcīgs trio, bet atceramies, ka viņus sagaidīs blank gamings, un tāpēc lēnītēm sākam plānot aizvietotājus šiem spēlētājiem. Brentforda manā redzeslokā ir 2 spēlētāji. Tas ir Reguilons, aizsargs, kurš bieži vien centrē un piedalās uzbrukumos, un, protams, Ivans Tūnijs. Dubultie game weeki bez blank game weekiem, un šis tiešām ir ļoti vērtīgs asets jūsu komandā. Newcastle. Mēs redzam, ka šī komanda nedaudz piebremzēja cīņā par Champions League un vairs nav tie spēlētāji, kuri regulāri iesit. Protams, nemirstīgais Gordons, kurš spēlē 25% iespējamību, ka viņam ir trauma. Almirons startē diezgan bieži pamatsastāvā. Bet, ja es izvēlētos kaut ko stabilu no Newcastles, tas, protams, būtu Kiriens Trippiers. Jā, ir dārga cena, bet viņš arī attaisno ar attacking returniem. Arsenāla ļoti daudz vietas manevram. Bakayoko Saka attaisnoja sevi kā must-have spēlētāju. Es būtu iegādājis vienu no aizsargiem, kas būtu Gabriels, Salibā vai Bens Vaits, protams, Martinelli. Un Trossārds arī var būt labi diferenciāļi, bet atcerieties, Arsenāls tagad atkal cīnīsies par Premjerlīgas titulu, un mēs varam apsvērt tieši šos spēlētājus.
Protams, ja mēs pieminam Arsenālu, vajadzētu parunāt arī par West Hamu. Mēs redzam, ka Bowens un Kudus straglo ar punktiem. Es ļoti nožēloju, ka es paņēmu Bowenu, kurš maksimums klusēja tikai vienu game week, un šobrīd, kopš es viņu paņēmis, ir noklusējis vesels 5 game weekus, bet ir ļoti viena interesanta nianse. Jo vairāk spēles mēs skatāmies, jo vairāk mēs redzam kolerāciju starp uzbrucējiem un kādu no pussargiem. Šobrīd Bowenam nav problēma, manuprāt, arī Kudusam nav problēma. Šie spēlētāji ļoti aktīvi piedalās uzbrukumā, bet nav sajūga ar viduslīniju. Un vai jūs ziniet, kāpēc? Tāpēc, ka Paketa ir traumēts, un šis bija atslēgas spēlētājs visiem pretuzbrukumiem West Hamai, un šobrīd viņš joprojām nevar palīdzēt komandai. Tāpēc es, protams, nevaru pārdot Bowenu, bet es vairs nevaru cerēt uz regulāriem attacking returniem. Manā skatījumā Richarlisons tieši uz iepriekšējiem 3 gameweekiem bija daudzreiz labāka izvēle. Kad nebija Sona, Richarlisons arī atnesa tos diferenciāļu punktus, kurš palīdzēja pakāpties vairākiem Latvijas rangā. Aston Villa mēs redzam, ka ir zaudētas pēdējās 3 mājas spēles, bet nesteidzamies atbrīvoties no spēlētājiem, jo nebūs blind game weeku. Watkins joprojām labā formā, Douglas Luiss arī dara savu darbiņu, bet sekojam, protams, traumām. Ja kāds no viņiem satraumēsies, tas sniegums būs vājāks. Es pat teiktu, ka Douglas Luiss ir atslēgas spēlētājs uz Watkins un pārējiem uzbrucējiem. Tāpēc, ja Douglas Luiss ir out, es būtu apsvēris arī norotēt Watkinsu vai kādu no citiem uzbrucējiem. Manchester United atkal atzīmē 2 uzvārdi, Garnacho un Højlunds. Šie spēlētāji ir labi, ja jums patīk Manchester United. Last but not least, par Chelsea spēlētājiem. Man personīgi Chelsea sniegums nepatika. Ļoti daudz skriešanas, ļoti daudz enerģijas iztērēt uz laukuma, kas nav slikti, bet vienīgais aktuālais spēlētājs, protams, ir Coles Palmers, kurš regulāri atnes punktus, bet atceramies, ka Chelsea būs tukšā nedēļa. Tātad kopumā uz 25. gameweeku galvenos transferus un manu komandu skatāties šortā, un tagad mēs parunāsim par nedēļas uzvarētāju. Tātad Lotars Lazdāns ar komandu Nikniev HLV jau ne pirmo reizi ir mūsu nedēļas topā, un Lotār, paskatīsimies, kas tev ir vārtos. Flekens, Šērs ar vārtiem, Salibā. Arī Volkers, bet diemžēl tikai ar 1 punktu. Dalots ļoti plaša aizsardzības līnija. Gross, kas ir, manuprāt, ļoti labs diferenciālis. Kuruševskis, diemžēl, nenospēlēja. Saka 15 punkti. Luis Dias 9 punkti un kapteinis Haalands. Tiešām uzvarētāji cienīga nedēļa. Apsveicu tevi, Lotār, tā tik turpināt, un mēs redzēsim, kā tu pakāpies arī Latvijas un starp rindām rangā. Un uz šīs nots mēs pabeigsim mūsu raidījumu. Sekojiet Anglijas Premjerlīgai, Čempionlīgai un, protams, Fantasy. Tiksimies pēc nedēļas!